Varbūt tās arī gal galā. Nezinu. Nu labi, ko es daudz komentēšu. Es 3 mēnešus viņš nav bijis mītingā. Nu, viņam ir pieeja, bet es nezinu, viņš kaut kā, viņš ir dīvains. Viņš ir dīvains. Jo telegramā viņš man sūta kaut kāds tur bildīts un izgriezums un nezinu, šodien viņš ar tur. Zini, kur ir, es arī šo nesaprotu. Un šito viņš bija skatījies pēdējo uploadu. Viņš te bija, kas te ir? Aļo. Viņš man sūta timestampu. Kur viņš man sūtīja to timestampu? Man liekas, jā, šeit viņš man viņu sūtīja. Asistents. Jātiek pārliecinoši tur cauri, jāsaprot, lai mēs runātu par apsēdu. Ja tas nenotiek, tad ir sels. Viņš to izgriezumu, kur selojas tur šodien. Zini, kas ar viņu ir? Man liekas, ka viņš ir, nu es vismaz tā sāku saprast, viņš ir cilvēks, kurš negrib iedziļināties. Viņš negrib iedziļināties kaut kādos kontekstos, viņš to negrib izpētīt. Ir tāda, man ir bijis tāds, bija man viens tāds arī jūras. Jā, tu uzreiz to saproti. Un tas jūras, tur ar to bija toreiz, tur uzreiz bija viss skaidrs. Tur bija uzreiz viss skaidrs. Es te šito visu, nē, man to nevajag, man tik saka, kur tik selot un kur tik nopirks jau. Viņš ir, Osis ir līdzīgs, ot šitās, viņam arī mītings, ja mēs sēžam mītingā, viņš var atnākt mītingā kaut kāds jautājums. Nē, viņam vieglāk ir kaut kādu video pēc tam skatīties, kaut ko raut ārā no konteksta, selot, un pēc tam, nu, paldies, es tur noseloju. Nu, da pohuj, ka tu tur noseloji. Es nezinu, viņš kaut kāds dīvains ir. Viņš kaut kāds dīvains ir. Es tā jūtu, ka viņam tās durvis ir jāizvērsies uz tiem mītingiem, un es negribu viņu krauties. Ko tu par Head and Shoulder? Blēd, Head and Shoulders. Jā, es zinu, tad ir pilns internets ar Head and Shoulders. Starp citu, par Head and Shoulders runājot. Ok, jā, nu, Head and Shoulders, ok. Procentuāli, kas bija taisījis to? Vorvalds, štoļi. Man liekas, ka Vorvalds, bet savā vācu kanālā. Man liekas, ka vācu kanālā viņam bija, kur viņš vāciski runā. Viņam, man liekas, tur bija. Vai arī es kaut ko jaucu, bet bija, to es skaidri gaiši atceros, un orderflow tas īstenībā diezgan labi izskaidrojams. Tev pirmkārt atmet roku šitam te, nu, neliec pirmajā fonā pašu Head and Shoulders kā tādu. Head and Shouldersam vienmēr ir substance. Orderflowā substance, pieņemsim šim, ja šis ir Head and Shoulders, tad viņam substance saucamā ir šeit, šajā te zonā. Ja un kaut kādas mazās izsoles tev neglābs. Tas nozīmē, ka tu vari pateikt, ka Head and Shoulders nostrādāja tikai un vienīgi tad, ja viņš aiziet līdz tai substancei. Bet, zini, kad procentuāli bija uztaisīts, bija pētījums, kad Head and Shoulders nostrādā un kad viņš nenostrādā. Kā tu domā, kad viņš nostrādā? Vat uzzīmēsim. Nu, mums viņš te jau ir, nu, ko mēs te zīmēsim. Un tas pats arī attiecās uz inversajiem, kas ietot šitā te, kas ietot šitā. Kad viņš nenostrādā un kad viņš nostrādā, zini? To tā kā arī orderflowais iekšā, tev vajadzētu zināt atbildi. Kaut gan nē, viņi tādi specifiski ir. Viņi ir tādi specifiski. Man liekas, ka jā, ka Vorvalds, man liekas, ka Vorvalds, viņš bija vienīgais, par šo runāja. Karoči pateikšu. Tād, ja tev ir problēmas ar likviditāti. Galvās. Tajos heados, ja tev ir problēmas ar likviditāti, tad tev tas head and shoulders ļoti labi nostrādās. Nozīmē, ja te, pieņemsim, bija ļoti daudz baieri un nebija selleri, un selleris, pieņemsim, bija šeit, un viņš saka, nu, vso, ja tu gribi zeltu, maksā. Maksā, ot visu šo te lielo spredu. Un Baiers atkāpjas, jo viņam te nav selleri. Bet labākajā gadījumā ir, ja tev, pieņemsim, šī zona vispār nevienam neinteresē. Ja tā galva, kur viņš tur ielīd iekšā, ja viņi ir absolūti, nu, palielam tukši, tur ir nulles abās pusēs, tur nekāds bizness nav noticis, likviditāte nav bijusi, market makers viņu parāvs nost, whatever, tad tie nostrādā ļoti labi. Un tad tev ir jāskatās, kur tev ir substance.
Šeit, šajā te zonā, ieskatoties footprintā, izpētot tos topus, tur pateikt, ka tur kaut kāda problēma ar likviditāti bijusi vai smart doom replayā. Nē, 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 nē. Forget about it. Šis ir ļoti labs tops, te ir pamatīgs volums bijis iekšā. Tā kā te ir bijis bizness kā no selleriem, tā bayeriem. Tas tā. Ar zeltu, nu, tur nav ko šamaņot, zini, nu, te var bišķiņ, var parunāt par lielo kontekstu. Bet lai zelts tagad pats pasaka, ko viņš grasās darīt. Jo pirmām kārtām, nu, ok, ja mēs skatāmies šitai kontekstā, tad ir redzams, ka tev ir liels selling pressures. To mēs zinām. Ja mēs skatāmies visu šīs izsoles kontekstā, tev viņa ir nofeilota. Tev viņa ir nofeilota. Tu esi negatīvs gāmas teritorijā. Tev ir 17, 19, fuj, 17, jā, 19. Tev ir pinzona. Jā, un tev pastāv iespēja arī tajam flasham, un flasham tādam, kas iztreido visu iepriekšējo izsoli, kas ir 80% rules. Skatoties uz šo te B-shape, es pats priekš sevis to volume profiling izpētīju, ja arī tas flash notiks, man šitā zona ļoti interesē, jo šie B-shape, tā kā te selleri ir izvietojušies, viņi tās izsoles ļoti pamatīgi failo, un tie pričom reversal šitie tie faili. Tas nav vienkārši izsoli nofeiloja, aizgāja otrā izsoles pusē, atkal tur nofeiloja, uzgāja augšā, nofeiloja. Tie ir tie, kas nofeilo, un tad viņi iet. Tas ir no volume profiling backtestiem. Tā kā šitie konteksti man patīk. Um, bet, mums šī izsole ir arī jāiedala divās daļās. Jo tev ir nošiftojies poks. Tādā brīdī tu viņu nodali divās daļās. Jo, ja tu viņu nodali divās daļās, tad tu skaties, ka tev poks ir šajā te zonā, kur mēs šobrīd tieši esam, un tev all you area low pa lielam arī ir tepatās. Tad viņš mauc, 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 un te šodien poks ir visā lielā izsoles kontekstā, viņš ir nošiftojies. Tā kā tev tas ir jāiedala divās daļās. Lielās izsoles kontekstā nošiftots poks. Tas nozīmē to, ka, nu, order flowā ir viena arī no svarīgām mehānikām, kurš ir lamatās iedzīts. Seller ir iedzīts lamatās, buyer ir iedzīts lamatās, tad sākās punishments. Tā kā lielās izsoles kontekstā skatoties, punishments šobrīd tas ir fucking, nu, seller punishments, buyer punishments. Tā kā tā iespējamība pastāv viņam, kā noflašot, tā vienkārši noiet lejā šo te izsoli nofeilot in general. Ok. Bet tagad šī zona ir ļoti svarīga tā iemesla dēļ, ka ir noticis šajā te starposmā, ir noticis shifts, un tagad ir jāskatās divām lietām. Ja tas ir flash, tad man interesē šī zona, jo 80% rules pa lielam, tad viņš iztreidos visu iepriekšo izsoli. Fine. Bet tagad ņemot vērā, ka mēs esam šeit POG zonā, šajā te posmā, šeit viņš ir nošiftots uz augšu, tagad ir jautājums, ko viņš darīs šeit. Tas ir tas pats svarīgākais, kam es pievērsīšu uzmanību. Atmetam flashu, vai viņš value sabūvēs šeit, vai būs rejections un viņš value sabūvēs šeit. Ja viņš to poku nenošiftos. Vai arī viņš varbūt tās bišķīti viņu pašiftos, tad viņš nenošiftos viņu apakaļ šeit, bet viņš viņu nošiftos, nu, šeit, pieņemsim, jā, šeit. Vai arī viņš arī paliks šeit. Tās tev ļoti daudz ko jau pateiks. Tas tev pateiks ļoti, ļoti, ļoti daudz par to, ko daudz grasās darīt tālāk. Tā kā jā, viņš te sabūvē valju un poks mums nošitojas apakaļ, nu, jau, pa lielam jautājumu vairs nav. Tad es domāju, ka šī izsole jāfeilo uz leju. Nu, labi, neteikšu, ka viņa jāfeilo. Tas jau tāds wishful thinkings, bet no šīs izsoles jāiziet ar ārā price discovery modā un jāpatestē, kas notiek šeit. Bet anyway, mums ir šī te zona. Tāpēc es to sarkano kvadrātu arī vēl aizvien neesmu izdzēsis ārā, tāpēc, ka, nu, ļoti reti kaut ko tādu redzēs, ka tev cēni iet šādi te.
un kumulatīvais iekšā te. Tātad mēs zinām, ka šajā zonā ir ļoti liels players iekšā. Ļoti liels. Te notiek baigais fucking biznes. Tas nav kaut kāds vaļsi, kas tur sēž pie mātes garāžām, ne pagrabā jau un AMP futuresos tur nopirkt 10 kontraktus. Nē, šī te ir jebaļ vienkārši. Tur savādāk vārdu nevar pielietot. Tā kā šitā zona ir ļoti, ļoti, ļoti šobrīd interesanta. Te prям kāds kaut ko schēmo, kāds kaut kam gatavojās. Jā. Es jebkurā gadījumā pa lielam es esmu bullish, pa lielam es esmu bullish, neatkarīgi no tā, ko viņš izdarīs ar šo te izsoli. Vēl jau vairāk es būšu bullish, ja viņš uznāks augšā un viņš valju sabūvēs šeit. Jā. Ja viņš valju sabūvēs šeit, ok, fine. Vai arī, ja viņš no šīs te izsoles iziet ārā nu, pēc volume profilinga, es negribu, protams, sahaipoties, bet man ir super liela pārliecība, ka šī būs mega liela nofēlot izsoli uz leju, un tas ir reversals. No tā, kas te notiek. Šitie B-shape ļoti feilo uz leju, tur ir pāris tādi knifi, kas par to liecina jau tas kā tā izsole treidojās un kā šiftojās poki. Viss kartas neatklāšu. Es te sēžu bez stundām, modelēju, backtestoju, un tagad, reku modelis, bet bija šeipam. Ņemat fucking, treidojiet. Ir bišķītiņa esmu selfish, piece of shit, šur tur. Bet, nu, pa lielam jau es saprotu, par ko es runāju. Jā. Bet, to lai parāda zelts, nu, ko man tur sēdēt domāt, kā būs, nu, mēģināt tur šamaņot. Jā, tieši tā, tāpēc sideway tie paši svarīgākie. Šitie tev nekādu informāciju nedod. Absolūti nekādu. Jo šitie te mūvi, viņi ir unfair. No pa lielām, tāpēc, ka ir selleri, kas tur gribēja selot, viņi tur nevarēja noselot. Ir buyeri, kas tur gribēja tādos mūvos pirkt, viņi nevarēja nopirkt. Tā kā pret viņiem tas ir diezgan unfair, ja mēs skatāmies tā no izsoles skatu punkta. Šīs te zonas, tās ir fair as fuck. Te notiek ļoti labs biznes, viss ir apmierināts, selleri kaifujet, buyeri kaifujet, viss, всех устраивает, без проблēmām. Un tas, kā tas sideways iet un kā viņš šiftojās un kurā virzienā iet piķis, kas ir iedzīts lamatās. Tas viss konteksts saliekās kopā un tad tā bilde kļūst skaidrāka. Tā kā bez sidewayiem tur no Unreal. Nekāds izsoles tev tur nebūtu bez sidewayiem. Tā kā tā ir visa informācija, kas man interesē, lai es pieņemtu nākamo kaut kādu lēmumu. Kāds būs tas poker plays, kāds tas shiftosies value, kurā zonā būs pressures. Jo, ja viņš nostabilizē value šeit, nu, tad pa lielam, jā, nu, ok. Tad GG, unlucky, tad jāselo. Probably, to arī tā nevar pateikt. Jā, to es atceros, šito es atceros, es tajā dienā tieši, es Twitterī, vai kā viņš tur tas X, jā, nezinu, man tur rekomendācijās lec ārā, tā ka viņš bija šeit. Historical breakout of dollar index, oh my god, ka viņš tur kritīs kaut kādā fucking žopā un nu tik būs, un es tādu pie sevis domāju, plēķi, nu tā kā atļaujiet te izsolē pierādīt, ka viņš tiešām ir gatavs. Saprot, pat pastoties vienkārši šīs te lielās izsoles kontekstā. Vai šīs te lielās izsoles kontekstā apstoties, nu, ka tev būvējās ārpus, viņas tev sabūvējās valju. Tā vienkārši, ka kaut kas kaut kur bišķītiņi nokrits, te salauzis kaut kādu, double low vai whatever, kā viņi tur sauc, nu tik tad bļaut. Dārgais draugs, tu atļauj viņam sabūvēt šeit valju, vai tu atļauj viņam mēģināt ienākt apakaļ iekšā šajā te izsolē, un tad, lai tev ir rejections, un tad bļaustīties, ka ir historical breakout. Nu, un kāds ir iznākums? Dasa ģīmība, šitas ir stojaks. Un te tu lītās tecēs ārā un tev priem sejā iekšā, nu. Ot tā tas izskatās tavs historical breakouts.
Tā ir, ja nedomā izsoles fucking, nezinu, kā lai to pasaka latviski. In terms of auction, nu, savā laustajā akcentā. Kā kāds nahuj historical breakout, ne? Jā, paraši tā viss ir. Jā, starp citu, probably, jā. Es nezinu, kāds ir hitrēts, es neesmu to modelējis uz Bitcoinu. Es nezinu, kāds te ir hitrēts, bet kaut kas ļoti līdzīgs, jā, kaut kas ļoti līdzīgs, ja skatīties visā šeit izsolē. Bet te redzi bišķi savādāk šitas, saprot? Te ir lielais pressures, viņš ir tāds, jā, lielais pressures ir šāds, bet te bišķiņi tomēr atšķirās tas konteksts, tev tas sākums šitā izsolē savādāks. Bet jā, ja salīdzināt ar zeltu, ļoti līdzīgi varētu būt situācija. Un šitiem hitrēm, es nezinu, kāda ir hitrēta šeit, bet redziet, te no tās POG zonas ir ejections, un viņš sabūvējas valju šeit. Viņš nav sabūvējis valju šeit. Ja viņš sabūvēja šeit, tad jau ir tā diezgan liela žopa. Bet tagad viņš viņu būvē to valju šeit. Tā kā tas jau tev daudz ko pasaka. Jā, starp citu, naiz, ka tu uzrakstīši to. Jā, jo tas ir tas pats, kas jāskatās ar zeltam. Daudz, bet, nu, atkal, tev ir hitrēti jābeigtas to. Tā pateikt, ka tas, kas strādā uz zelta, strādā uz Bitcoin order flow kontekstā, tā ir, nu, bišķiņa naķanuta. Jā, bet tas ir tas, uz ko ir jāskatās. Lai viņš uznāk apakaļ augšā un sabūvē valju šeit. Tad procentuāli vairāk 80% iespējamība pastāv, ka viņš to topu ņem ārā un viņš šeit augstāk. Nu jā, labi, papļāpājuši esam. Jādodās būs gulēt. Nav ko. Par rītdienu es nezinu, vai es. Jā, man veciem bija šis teiciens, viņš man rīts gudrāks par vakaru, un es tagad tā sēžu, domāju, treidingā reāli rīts gudrāks par vakaru. Iedomājies, tāpēc, ka rīt no rīta pamodīsies, un tev būs informācija, kas tev nav šodien, tāpēc rītdienas rīts pa ļubomu ir gudrāks par vakaru. Jo rīt pamodīsies, un tev būs jau daudz vairāk informācija. Tāpēc man liekas, ka visi tie vecie, kam bija šis teiciens, viņi īstenībā bija apslēpti, talantīgi treideri. Viņi kaut ko zināja. Viņiem nebija tās tehnoloģijas, nebija datoru, viņiem tur nebija piekļuvu tur čārtiem, kā mums tur šodien. Jā, bet man liekas, ka šitie, kas to teicienu teica arī gudrās vakar, viņi visi bija slēptie treideri. Tur būtu miljardieri točna. No 100 punktu. Hedge fund menedžeri, vot, easy. Tā kā jā, rīts gudrāks vakar. Tas točna. Ot, par rītdienu es nezinu, vai es treidošu. Rītdiena atkal ļoti skaista diena. Varbūt, ja es uztreidošu Londonu, bet, nu, nekādā gadījumā cash sesija, tas ir vairāk kā 100%. Es varbūt no rīta līdz 12. pabakstīšos. Bet, nu, es aizsūtīšu linku, ja kāds. Jā, bet tas būs līdz 12. kaut kur no, nezinu, no 9, 10 līdz 12, neilgāk. Protams, ja būs setups. Jā, bet pa dienas vidu es būšu, es zinu, kur es būšu, es zinu, ko es darīšu, tā kā nekāds treidings nesanāks. Un rītdien, rītdien, nu, 139, 103, nu, tā, meh, starp citu, kāds rītdien ir imbalanss. Šās pēc motriem. Jo, atkal 50-50. Atkal fucking 50-50. Pagaidi, te kaut kas ir pamainījies, bet neuzlabo. Jā, 50-50. 50-50. Bet, bet. 50-50 tas ir labi, bet vairāk tā kā uz šo te zonu. Vairāk tā kā uz šo te zonu. Tas options flows varētu mēģināt pušot. Uz šo te, kā es te zīmēju, what the fuck, kas man ar peli notiek? Uz šo te zonu vairāk ir weekly options flow pressures. Šobrīd skatoties pēc imbalansēm.
Jā, tā kā vairāk uz šo zonu, bet tā, in general, 50-50. Nenoteiktība. Nenoteiktība. Es tik nesaprotu rītdien tu kāla rezistents 5300. Ko es bišķiņ expected move 129. Nu jā, nu ko tu vari griezt 129 pie 0, mīnus 0,95. Конечно, jā, 129. Bet tā jau salīdzinot šo ar šo te galu un vēl agrāk skatoties, kāds bija sākums un kāds ir gals 354, nu vienalga. Uh, Volatīls pasākums. Jā, все, davai. Tu vari pirkt, ja tev ir informācija, ka tu te gribi pirkt, tu vari pirkt, jā, tu vari uztaisīt čisti tur, es nezinu, nu, šito te poka pleju, nu, pērc, bet tev stopam tad ir jāiet zem while you're low šitā zonā, nu, tu saproti, ko es, nu, vai es varu pirkt? Vai es varu pirkt? Es nezinu, skaties orderflow informāciju. Jā, 36, baigais stops, baigais stops. Ja tu tā gribi pirkt, vienkārši nopirkt un tagad tad tu vari darīt. Jā, nu šitās izsoles poku zonā tu esi. Tu vari uzbetot uz to faktu, ja tev ir pamats orderflowā, ka viņš uzies apakaļ augšā, viņš sabūvēs valju šeit, un ka rītdien tas imbalanču, tas volume profils tev atbalstīs to, ka viņš, ja viņš mirst, tad viņš mirst kaut kur šitā te zonā rītdien. Ja viņš noslēgs viņš rītdien to dienu, būvējot valju šajā te zonā. Jā, bet, nu, ko es tev tur varu? Skaties pats. Все, давай. Līdz rītam, maybe. Nezinu vēl.